Šajā sērijā mēs jums stāstīsim par bezloka aizjūgu. Izstāstīšu vispirms, kādas ir bezloka aizjūgu detaļas, kāda ir viņu nozīme, un parādīsim arī, kā zirgu iejūgt bezloka aizjūgā, un kādas ir bezloka un loka aizjūga atšķirības. Tātad bezloka aizjūgs. Šīs ir sedulkas. Sedulkas jau no bezloka aizjūga, no loka aizjūga atšķirās ar izskatu. Pirmkārt, viņas ir šaurākas, ir savādāk, ir apstrādāts, viss ir no ādas, ir veidots. Arī visa vēderjosta ir pilnīgi savādāk, viss ir salikts. Bezloka aizjūga sedulkaļi. Šī sprādze satur šādu tipa siksnu. Šī cilpa kalpo, kad bezloka aizjūgam mēs pieliekam ilksis, un viņas vienkārši šā tipa aizjūgam ir, mēs ieliekam šeit iekšā un vienkārši izmaucam cauri šo siksnu, un tātad šeit mums paliek ilgs. Šeit vairāk nav nekādas dzeņaukstes, nekas nav jāregulē tā. Šeit regulēšana sastāv no caurumiņiem. Tātad 1., 2., 3. Tas viss ir atkarīgs no zirga lieluma, no zirga resnuma, no ilkšu tipa. Ir ilgsis, var stāvākas, var lēzenākas, ir slīpākas. Šiem aizjūgam ir noregulēts uz 4. robiņu. Abām pusēm ir jābūt vienādi noregulētām. Nevar viena puse būt uz 4., viena kaut uz 3. vai 2. Tad jūs vienkārši saplēsīsiet savu aizjūgu un arī varat satraumēt zirgu braukšanas laikā. Pie sedulkas stiprinās vēderjosta. Vēderjostas tiek stiprinās ar divām siksnām. Tātad, vispirms iekšējā, ar ko mēs vistiešāk piesprādzējam vēderjostu. Tātad šī tik maza vēderjosta, ja, iekšējā siksna mēs sprādzējam uzreiz pie šīs piešūtās siksnas, tātad pirmās iekšējās sprādzes. Šim zirgam ir jau bijis noregulēts tātad uz 4. Ja, vēršu uzmanību arī abās pusēs. Robiņu skaits ir vienāds, robiņi drīkst atšķirties pa vienu. Ja mums šeit ir uz 4., tā puse drīkst augstākais atšķirties un būt iesprādzēts 3. Nedrīkst būt šeit 4., tur 2. Tātad mēs visu aizjūgu, visas sedulkas mums staigās nepareizi. Un varam zirgu arī satraumēt, un zirgs var iegūt noberzums braukšanas laikā. Un otra siksna, ar kuru tātad mēs piesprādzēsim ilkses, ja, kā es rādīju, ja, arī viņa tiek sprādzēta pie vēderjostas. Šeit ir tāda nianse jāievēro, šīm sprādzēm ir 2 nodalījumi. Tātad pirmo mēs sedulku pie vēderjostas velkam cauri apakšējo pirmo stārpu, iesprādzējam, un viņa tātad mierīgi te arī aiziet. Tātad šo, ar ko mēs regulēsim ilksis, mēs caur 2. stārpu laižam cauri un sprādzējam, redziet, ir šeit arī siksna, ar ko mēs piesprādzēsim atsevišķi pie vēderjostas šo. Šī siksna arī šeit, redzat, ir vairāki robiņi. Viņai robiņu izvietojums, tātad sprādzes izvietojums robiņos var atšķirties. Tas jums ir jāstāsta, jo atšķirībā no loka aizjūga, bezloka aizjūgā, zirgam, kad viss zirgs ir sajūgts, ir iesprādzēts, nedrīkst būt tāda situācija, ka mēs nevaram aizbāzt aiz vēderjostas plaukstu. Mums ir vienkārši brīvi, plauksta ir jāaiziet. Atšķirībā no loka aizjūga, kad mums ir jāpievelk šī vēderjosta, ir stingrāk, lai mēs viņu varam, bet stingri, bet mēs viņu aizbīdam. Bez loka aizjūgā visam ir jābūt brīvi. Un tātad mēs piesprādzējam, šeit ir bijis uz 3., 4. robiņu, piesprādzēsim un atpakaļ. Un tieši tādā pašā
veidā zirgu jūdz arī no kreisās puses, gan loka aizjūgu, gan bez loka aizjūgu. Un tātad kreisajā pusē mēs arī attiecīgi sprādzēsim sedulku klāt un varēsim saregulēt visu pēc robiņu skaita. Nākamā detaļa bez loka aizjūgā krūšu siksna. Krūšu siksna kalpo loka aizjūga saku vietā. Šīs ir tā kā sakas. Ja mēs atceramies loka aizjūgam bija sakas, mēs maucam un te mēs lejā velkam siksnu kopā. Šīs mēs vienkārši zirgam uzliksim virsū, tātad viņas iet gar zirga krūtīm. Ir jāvērš uzmanību uz to, ka pareizs krūšu siksnas izvietojums ir tad, ja kur zirga daļai, tātad iet zirga kakls, plaukstas, šāda veida platumā mēs esam zem kakla savienojums ar krūtīm. Nedrīkst būt situācija, kad zirgu brauc un viss ir uzrauts augšā. Mēs zirgam bojājam elpošanu, mēs bojājam elpvadus un var rasties iekšēji saauguši nepatīkami rētaudi un vēlāk zirgs būs no sporta karjeras un mums būs jānoraksta, jo vienkārši mēs zirgam būsim sabojājuši elpošanu ar nepareizu jūgšanas veidu. Krūšu siksnas, visa šī krūšu siksnu, viss šis aizjūga daļa ļoti vēlams izmantot. Šī ir arī mīksta. Zirgiem, kuriem vēl nav izveidojušies muskuļi, viņi tikko tiek iestrādāti, tiek iebraukti un viss. Ir speciāli nopērkami, vai arī pats braucējs var uzšūt no mīksta auduma un mākslīgās vilniņas varam uzšūt polsteri un iepolsterēt šo iekšpusīti, lai jauniem zirgiem nerastos nepatīkams sajūtas braucot, lai viņus nekur nekas nespiež, nežņauktu un viņam viss šis braukšanas process neradītu nekādas nepatīkamas sajūtas. Krūšu siksna ir savienot tātad ar šādu visu detaļu, saucās visas kaklu, šīs ir arī kā bremzes, un viņas pareizi guļ uz skausta. Šie riņķi ir domāti, caur kuriem mēs izvilksim grožus. Arī šeit, tātad krūšu siksnas augstumu mēs regulējam ar šīm divām sprādzēm. Ja mēs šo sprādzi savelkam ļoti augstu, tātad viņš celsies augšā un zirgam var žņaukt kaklu ciet. Ja mēs palaidīsim un būs tā kā iespējas, kad viss tā kā guļ lejā, šī siksna ir vaļīgāka. Arī skaitās nepareizi sajūgs, tātad zirgam, jā, arī viss it kā pēc robiņiem saskan, bet tad vienkārši, ja šīs daļas ir visas ir vaļīgas, tā tad īsti nedara zirgam uzliktais aizjūgs. Pie krūšu siksnas ir divas liela izmēra sprādzes. Pie šīm sprādzēm mēs sprādzējam streņģes, kas savukārt tālāk ir savienots ar ratiem. Tātad krūšu siksna vistiešākā kontaktā ir savienota zirgs, streņģes un savienots ar ratiem. Vistiešākais vilkšanas palīga līdzeklis. Šīs ir bezloka aizjūga slejas. Ja mēs atceramies loka aizjūgam, slejas bija, mēs vienojām pie, viņas ir savienotas ar sakām, viņas iet zirgam visapkārt, akal atnāk otra puse arī pie sakām, pie dzeņaukstīm. Viņas iet divās vietās pāri mugurai, kas var palīdzēt saturēt visu aizjūgu, tad, kad jūs braucat tad no kalna lejā uz kalni, jums zirgs ir jāsabremzē, ir jāpadod atpakaļ. Šīs ir slejas bez loka aizjūgam. Šī siksna nāk pāri zirga krustiem, ne mugurai, tikai krustiem nāk pāri. Un šī daļa iet zirgam gar dibenu, zem astes, un tā būs tā, ja jums vajadzēs padot atpakaļ, kas tā tad noturēs un viss. Šīs divas sprādzes mēs sprādzējam pie ilgsīm, kur ilgsīs ir uzmetināti vai jau oriģināli ir pievienot speciāli riņķi, tātad bremzi, tātad saucamais, kur mēs varam pievienot zirgu slejas vai bremzes. Šī ir astes siksna. Viņa savienojās ar sedulku. Sedulkai tātad šeit ir riņķīts.
tāds, ja, viņš ir pa vidu. Astes siksnu mēs vispirms mēs viņu aizsprādzējam, izvelkam tātad caur apakšu, nevis caur augšu, bet mēs velkam caur apakšu, mēs viņu izvelkam caur šo ādas cilpiņu, un mēs sprādzējam pie šīs sprādzes, kurai jau ir šī astes siksna jau visa piesprādzēta. Tad attiecīgi mēs viņu šoreiz ieliksim šī robiņā. Un tā. Pie astes siksnas vienojās klāt tātad zirga slejas vai bremzes. Tas viss notiek šādi. 1., 2., 3. starpa, ja. Tātad mums ir liela garuma zirgs, mums nesanāk ne 1., ne 2., mēs liekam 3. Tātad slejas iet, mēs noliekam šeit, ar apakšējo siksnu, kas jau ir jau piesprādzēt, mēs pārliekam pāri, tas izskatās šādi, un virsējo siksniņu, kuru mēs piesprādzējām pie sedulkām, mēs izvelkam caur virsmas riņķīšiem. Tad, kad viss ir izvilkts, visam būtu jāizskatās šādi. Protams, ja jums ir īsāks zirgs, var būt tāda situācija, ka jums ir vispār jāizsprādzē līdz priekšpēdējiem pēdējam robiņam, un tad jums šī virsējā siksniņa skaisti izies cauri, tad 1., 2., 3. starpēm viņi var arī iziet cauri šai cilpiņai. Astes siksna, šī detaļa tieši nāk zirgam zem astes. Viņu piesprādzējot pirmo reizi, ja zirgam nekad nekas nav bijis zem astes, ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo zirgam uzliekot šādu pirmo reizi ir ļoti nepatīkami. Arī detaļa, kas ir svarīgi, kopjama, kas ir jāuzpasē, lai viņai nebūtu nekādi iziruši diegi, un viss tad tas nāk tiešā kontaktā zirgam zem astes. Un viņai nozīme ir tā, kad viņa dod zirgam šo impulsu, šo signālu, tātad ir zem astes, un zirgam mēs ar šo sleju daļu un ar astes siksnu mēs palīdzam zirgam savākties, lai viņš mums tomēr iet vairāk no pakaļas, nekā vienkārši, ja mums šeit nekas nav, vienkārši zirgs mums izstiepjās un iet, un nav tāda skaista skata. Jāvērš ar uzmanību, kad astes siksnu nebūtu vēlams ļoti cieši, tā nosprādzēt, kad, zirgam šausmīgi ir jāsaraujās un nepatīkam sajūts, jo tas var izsaukt spēršanu par ratiem, un jūs varat sabojāt ratus, jums var saspērt aizjūgu, un viss. Jābūt ir jāguļ, ir normāli, nedrīkst arī būt situācija, ka zirgs skrien un viss, un tas vienkārši tā te brīvi karājās, un tas arī var izsaukt tādu pašu reakciju, kā no zirga puses, ja jums būs ļoti pa ciešu novilkts, un zirgam būs nepatīkams sajūtas. Tātad bezloka aizjūga. Viena detaļa strēņģis. Šīs ir vienjūga, bezloka aizjūga strēņģis, tāpat kā šis ir vienjūga bezloka aizjūgs. Divjūga bezloka aizjūga atšķirās jau, bet stāstam šoreiz tātad šis ir vienjūga. Arī šīs ir vienjūga bezloka aizjūga strēņģis. Strēņģis parasti pareizi novietojams uz ratiem. Pie ratiem viņi nāk pie saucamās zveņģeles. Un šai cilpiņai, kas ir jābūt virspusē. Ja mēs viņu apliksim otrādi, un mēs tagad uzliekam strēņģes, un mēs vienkārši tā tagad uzmaucam, uzvelkam, mums sanāk lauziens. Līdz tātad vienojās klāt pie krūšu siksnas, un šī vieta šeit ir aslauziens, un sacensībās braucot, vai arī, teiksim, jums ir kāds zirgam ir ātrāka gaita paredzēta, un ir neesat laicīgi to apskatījušies, un visu, un var novest pie tā, kad viņas var arī satrūkt.
Streņģiem šīs vietas ļoti jāsargā un ļoti ir jākop, jo uz šīm vietām ir vislielākā slodze. Tātad streņģis pareizi mēs pieliekam, mēs uzliekam un šī ļipiņa ir virspusē. Un mums nav lauziena, asa lauziena. Tā tad nāk pa virspusīti un atturās arī pret šo ādas to ļipiņu. Un nav nekāda pret asām kantīm, mums nav nekāda aizjūga. Arī braucēji, kas grib paildzināt bezloka aizjūga mūža ilgumu, var asākas, ja ir kantes, varam aptīt ar platāku izolācijas lentu, ja, lai tomēr šī berze nebūtu tik krasa un asa mums. Streņģis regulējās ar robiņiem, tātad viņas regulējās pie krūšu siksnas, ko rādīju. Jā, tātad mums ir vajadzība. Mēs skaisti tātad te velkam cauri. Tātad šeit ir 4. rovā. Mēs viņas streņģi iesprādzējam. Un, protams, izvelkam cauri visām cilpām, kuras ir mums, kurām vien mēs viņu varam tā izvilkt, kas te ir paredzēts. Būs ļoti nesmuki un var iznākt arī ļoti nepatīkams starpgadījums, ja, pieņemsim, jūs steigā jūdzot un vienkārši jums šeit paliek tāda neizvilkta cilpa, jūs tagad brauciet, kaut kas aizķerās un var saplēst, jūs varat saplēst, tad visu aizjūgu, jūs varat izdarīt paši sev lielu skādi. Bezlokam aizjūgam groži. Parasti izmanto ādas grožus. Pirmkārtām tas ir ļoti eleganti un ļoti skaisti. Ādas groži ir divējāda tipa. Varu parādīt. Šie ir sieviešu rokām domātie. Viņi ir šaurāki. Ir arī svara ziņā vieglāki. Un arī tas sprādzēšana, ir vieglāks siksniņas, viss ir tā, rokā ir patīkamāk saņemt. Šie ir vīriešu rokām domātie groži. Viņi ir platāki, biezāki, smagāki. Un, ja mēs saliekam kopā, mēs arī šo atšķirību varam redzēt. Tātad šie ir vīriešu groži un pa labi ir sieviešu rokai domātie groži. Groži, tāpatās kā visas bezloka aizjūga detaļas, ir ļoti jākop, viņas ir jāsmērē, lai viņi būtu patstāvīgi, lai nebūtu groži stīvi, cieti, bet lai viņi būtu vienkārši mīksti, patīkami rokai saņemt, un līdz ar to mums arī ir vieglāk vadīt zirgu. Gribu vērst uzmanību, kad ir braucēji, arī pat esmu izmantojuši šādu lietu, liek uz ādas grožiem saucamās cilpas. Šīs ir cilpas, viņas tiek pieliktas. Kāda ir cilpām domātā nozīme? Tā ir domāta, ir braucēji, kam ir ļoti ass vai it kā grūti, viņa uztverē grūti vadāms zirgs, un viņam liekas, ka maratona tieši daļā, tas attiecās vairāk uz drivingu, vai arī vienkārši braucot zirgu, ja mēs kaut kur vadam pasākumu, viņam liekas, ja viņam būs šīs cilpas tikai, viņam būs vieglāk zirgu vadīt. Patiesībā ir tā, ja mēs izmantojam cilpas, tad mums ir attiecīgi jābūt mīkstākai mutes trenzei. Mēs vairs nedrīkstam izmantot asu lauzni, ja, jo cilpas rada tādu lietu, kad atšķirībā, ja mēs braucam ar grožiem, mēs caur pirkstiem varam grožu īsumu sev regulēt. Šeit, ja mēs būsim nolikuši jau cilpas, attiecīgi noregulējuši, mēs regulēt neko vairs nevaram. Un tad mums vienīgā regulēšana ir tātad izstiepjam rokas un atkal savelkam. Un līdz ar to, ja zirgs ir jūtīgāks un ar ļoti mīkstu muti, un zirgs ir ļoti jūtīgs uz katru asāku piecirtienu vai piesitienu, cilpas tādā gadījumā lietot nav vēlams, jo viņas var patiesībā lietot tikai profesionāli jau
tipa braucēji, kas prot un ļoti labi jūt savu rokas stingrību. Bet iesācējiem nekādā gadījumā neiesaku to darīt, jo tas var novest pie ļoti nepatīkamām zirga izjūtām, un mēs vienkārši zirgu varam sabojāt.